Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteļi piedāvā kino raidījums Stop kadrs. Kino, jaunumi, scenārijs, konkursi un balvas, aktualitātes, aktieri, režisori, eksperti, raidījuma viesi. Katru svētdienu no 11. līdz 12. ar atkārtojumu otrdienās 19. Capital FM ēterā kino raidījums Stop kadrs. Love, love, love. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say that you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Manu sveiciens jums arī šajā svētdienā. 11. no rīta Capital FM ēterā iet vaļā labākais raidījums par kino, proti kino raidījums Stop kadrs. Un šeit studijā Ilza Kļaviņa, Diana Saule un kino. Kino un, protams, arī nedēļas viesis, par ko mēs runāsim visu turpmāko raidījumu. Šajā nedēļā īpaši viesis, tāpat kā arī šī nedēļa pati mums jau vēstīja par Ziemassvētku noskaņām, tā kā noskaņosimies jau šobrīd. Eksperts studijā! Mums studijā ir profesionāls dejotājs un pasniedzējs Valdis Škutāns. Valdis, sveiciens! Labrīt! Labrīt un labvakar un labdien! Labrīt! Labrīt! Svētdienas rītī. Un arī ir atkārtojums otrdienās, tā kā droši varam teikt labvakar. Valdi, Klau, tātad pastāsti lūdzu, kā tu jūties šobrīd? Jā, tāda samulsas. Pirmkārt, es gribu teikt to, ka es pat nesaprotu, kā jūs man esat izvilkuši sārā no mājas svētdienas rītā 11. Un es vēl joprojām pats neapjaušu to, kur es esmu nonācis. Es ceru vienīgi, ka tu pēc šī raidījuma nevis dusmosies, bet gan priecāsies par to, ka bija jauki. Nē, es teikšu tā, ka šī te taciņa man jau ir bijusi iemīta. Pastāsti kādā ziņā, kādā veidā? Es esmu bijis jau vienreiz jūsu... es varu tā šūpoties krāstā. Nu, tikko gribēju teikt, ka nav vēlams tomēr. Nu labi, Valdi, piedod. Pašūposimies aizkadros, jā, kad dziesmiņas būs. Tad es šeit biju vienreiz no rīta, kad bija raidījums Iveta Feldmana ar Zanu Vaļicu. Jā, brokastis gultā. Brokastis gultā, tieši tā, un es biju toreiz, tāpēc man šodien apbraukt uz šeien bija faktiski tā kā uz mājām. Nu, vienīgais žēl, ka mēs te tev nepasniedzam brokastis gultā. Mēs tev pasniedzam garšīgu, Jūs esat ļoti labs. veselīgu tēju. Kino raidījums Stop kadrs. Klau, Valdi, bet kā ir ar filmām, ar kino? Mums te kino raidījums un vispār tā tad sāksim arī dzen ar to tradicionālo. Kāds ir tavas attiecības ar kino? Kas tev ir filma? Es teikšu tā, es negribētu tēlot baigo ekspertu. Bet tu vari to atļauties, jo mēs zinām, ka tu... Bet nedaudz es varētu to šorīt atļauties. Principā ir tā, tas iespējams ir diezgan briesmīgi, bet man ļoti patīk uz kino iet vienam. Man patīk kino teātrus apmeklēt vienam. Kādēļ? Tādēļ, kad ejot kompānijā uz kino, it īpaši, ja tā vēl ir kāda tāda nopietnāka filma, tas ir diezgan briesmīgi, tāpēc, kad ļoti daudz, kas tiek komentēts paralēli, tu nespēji fokusēt savu uzmanību tā maksimāli uz to filmu. Es pie viņu izbaudīt, analizēt, un tā, sagramot, ja tā var teikt, un pārdomāt to visu. Tāpēc es ļoti labprāt dodos viens pats uz kino. Un agrāk bija tā, kad es gāju gan vai katru nedēļu, bet tagad es neatceros, kad es biju pēdējo reizi uz kino, es vairāk mājās. Tā mājās skatīšanās, es droši vien neblefošu pats sev, bet ir arī ļoti tāda interesanti, jo atnākot pēc darba mājās, lai cik tā filma būtu interesanti, ja uzliec un datoru vai kaut ko citu ļoti ātri sanāk aizmigt. Neatkarīgi no tā sižeta, cik tā ir laba vai cik nav tā izdevusies filma, bet tā ir. Tāpēc, manuprāt, kino ir māksla, ja mēs apsakāmies. Tā ir māksla, kura ir jābauda, un tā ir jāvelta laiks. Tu nevari to atteikties ļoti paviešanu. Kā tu baudi kino? Kā tu baudi šo mākslu?
es dodos uz kinoteātri. Tāpēc es īsti neesmu tas, kurš atbalsta filmu skatīšanos mājās. Jo man liekas, ka 150 reizes tev telefons pazvanīs, nezinu, tu Tēju uzvārīsies, un kaktis noskries. Uzvārīsies un tā tālāk. Vismaz es nespēju koncentrēties to filmu mājās. Tāpēc es dodos uz kinoteātri, ja tā ir laba filma, pieņemsim, kritiķi tur ir ļoti veiksmīgi izteikuši. Tad es vienkārši fokusēju savu uzmanību tieši kinoteātrī. Tu izslēdz telefonu, tu vienkārši skaties, un tu baudi to mirkli. Un tieši tā, tu atnāc uz 2 stundām. Exactly, jā. Un esi tajā. Un kā ir ar šo lielā ekrāna sindromu? Jo tomēr to var nosaukt par sindromu, ņemot vērā, ka mājas mazais televizoriņš vai dators nespēj sniegt pilnīgi ne pusi no tā, ko var saņemt no filmas kinoteātrī. Jā, vai piekrīt? Es pilnībā tev piekrītu. Es varu arī teikt to, ka es īstenībā ciest nevaru 3D filmu. Kāpēc? Es tev piekrītu. Kāpēc tu nevari? Reāli besīt tās brilles ārā. Man sāp acis. Man galva. Ilzai patīk. Izrietot no tā, man sāp galva. Un, starp citu, kas bija pēdējā vispār filmas, kuras bija? Es biju Alfā, ir tas Cinemons. Jā. Es biju Cinemonā un es skatījos koncertu. Tie bija Riverdance. Lord of the Dance, man liekas, saucās tā filma. Fantastiski vienkārši. Tas ir koncerts. Tikai nožēlojamākais bija tas, ka viņš bija 3D. Un es nesaprotu, priekš kam tas 3D ir vajadzīgs. Es saprotu, ka jaunās tehnoloģijas. Ka tagad uzkāpties telpiskuma efekts un tā tālāk. Iespējams, es esmu ļoti konservatīvs un vecmodīgs cilvēks, bet man ļoti nepatīk. Par to tavu vecmodīgumu un konservatīvismu mēs vēl noskaidrosim. Kino raidījumā Stopkadrs mūsu šī raidījuma viesis Valdis Škutāns. Kino raidījums Stopkadrs. Man bija kaut kāds sapnis šodien. Kaut kādām dāvanu kartēm. Par kādu. Nē, tas nebija mums, tas ir īstenībā sekretārē uz galda ir. Sekretārē uz galda ir pēr koncerta, uz kuru es īstenībā gribu aiziet, jā. Sākam. Capital FM. Capital FM sadarbībā ar kultūras bāru Sapņu un kokteļi piedāvā kino raidījums Stopkadrs. Sveiciens un vēl vienu reizi kino raidījums Stopkadrs Capital FM ēterā svētdienās 11. otrdien vakaros 19. Šī raidījuma viesis Valdis Škutāns. Sveiciens! Varat mazliet spēcīgāk? Jā, mēs nedzirdējām. Labrīt! Paldies! Par to, kā tu jūties, mēs parunājām par tiem agriem un netik agriem rītiem, arī par filmām. Jā, tomēr detalizētāk gribētu zināt, kā, tavu mīļāko filmu top 3. Tu arī tikko kā man tā pēkšņi, tā saka, naglē pa galvu. Noteikti klasika kaut kāda man uzreiz nāk prātā. Pirmā filma man nāk uzreiz prātā Sievietes smarža, tā kā Scent of Woman. Jā, zinu, ļoti labi, jā. Manuprāt, tā ir Al Pacino pirmā oskarotā loma. Kāpēc? Jā, kāpēc? Man laikam tās paliekošākās filmas, par kurām tiešām, manuprāt, ir vērts runāt, ir tādas vairāk vai mazāk nopietnas filmas, tomēr. Un šī filma, viņa ir principā traģika, traģisks stāsts. Un man patika arī tas, kad tika dejots tango, protams. Man patīk arī kaut ko bišķi, ka padejo. Pretstatu tam var pateikt ir tas Step Up. Jā, tas man atkal nepatīk. Tur nedejo, jā? Tur pārāk daudz tur jau tā lieta. Dejo, jā, tur visu laiku dejo, jā, un es atkal nespēju to uzmanību noturēt tajā filmā. Bet turpinot, varbūt pēdējā mēneša laikā es vēl vienreiz pacēlu jautājumu par Godfather. To triloģiju, ja? Tā smuki noskatīties. Un starp citu... Pirmo, otro, visas? Visi trīs, jā. Bet tiešām tās ir tādas filmas, varbūt, tās nav komēdijas, ja, par ko mēs runājam. Un trešais, kas man tagad vienkārši uz sitienu nāk prātā, Meistars un Margarita. Man ļoti patīk seriāls. Zini, es atļaušos te izstrādāties. Visas trīs pozīcijas, kuras tu tikko nosauci, man arī ir tik ļoti īpašas, jā. Piemēram, par Meistars. Jā, lūdzu tev viedokli par Meistaru un Margaritu. Es runāju par to ekranizējumu, kas bija Krievu. Manuprāt, 8 sērijas bija. Jā, tieši tā. Vai lasīji grāmatu? Jā, es esmu lasījis gan grāmatu. Kā tu vari savēl kopā? Filmu, grāmatu ir līdzība... Kosmos. Pilnīgi tev piekrītu. Pilnīgs kosmos. Un es domāju, ka tā, mēs to varam saukt par seriālu, ja? Tas īsti nav seriāls, bet, manuprāt, tā viena sērija, es nemaldos, ir uz kaut kādu stundu. Jā. Vienmēr sakot 8 daļas, lai tā būtu precīzāk.
Un, protams, pēc grāmatas, sākumā bija grāmata. Tieši tā. Man bija ļoti daudz neatbildētu jautājumu tajā grāmatā, un vēl arī tas, ka ļoti svarīgi ir, pie kāda apziņas stāvokļa. Tu lasi šo grāmatu. Tieši tā. Un pie kādiem dažādiem tad lasītu? Tad, kad es lasīju grāmatu, es, maigi izsakoties, gandrīz neuztvēru vispār to grāmatu. Ja? Es viņu lasīju, tāpēc, ka tā ir klasika. Tad pagāja pāris gadi, un Torontos kaut kur es atradu šo te ne triloģiju, bet kā to 8. Nu, tos Jā, astroloģija. Vai ne? Jā, un es atradu šo te seriālu. Un tad, kad es sāku skatīties šo filmu, tad ļoti daudzas pozīcijas man uzreiz tā kā nedaudz sāk skaidroties, jā, par ko tur gāja runa. Bet principā ir tā, ka, manuprāt, gan šo grāmatu, gan arī filmu var skatīties 10 reižu, un līdzīgi kā limuzīns Jāņakas krāsā, tu katru reizi ieraudzīs kaut ko jaunu vai atklās kādu sakrālu frāzi. Nu, kā jau minēju, pie kāda apziņas stāvokļa tu šo mākslu baudi, tā arī tik daudz uztver, vai ne? Tieši tā. Tajā dzīves periodā katrs cilvēks savā dzīves periodā, viņš laikam saskata tajā filmā kaut ko to, ko viņš spēj no tās izlobīt. Un varbūt ejot laikam, pie šī savādākā situācijā, tu varbūt uztver pilnīgi savādāk. Un kā tad ir ar pašām filmām? Vai tu vari teikt, ka tā ir galvenā vērtība, ko cilvēks paņem no tās skatoties, vai tomēr galvenā vērtība ir sižeta līnijā, scenārija, aktieru spēlē? Kas ir tas, ko tu paņem no filmas? Viennozīmīgi, gan. Tāpēc, ka, es domāju, nemalosim paši sev, ļoti lielu lomu spēlē aktieri. Un izvēlot, skatoties filmu, mēs jau tērējam savu laiku. Dodoties uz kinoteātri, tu paraksties uz 1,5 vai 2 stundām. Savas dzīves laika. Savas dzīves laika, tieši tā. Tāpēc pirms tu dodies skatīties to filmu, iespējams, tu nedaudz iepazīsies ar sižetu, kas būs tajā filmā. Kāda aktieri spēlē? Nav retums ļoti sliktu filmu, kur spēlē labi aktieri. Droši vien viņiem ir ļoti labi honorāri. Teikšu tā, jēlas filmas. Bet tās filmas mēs visi skatāmies tikai tāpēc, ka iespējams tur spēlē Brad Pitt, Jolie un tā tālāk. Un mēs jau tērējam savu laiku. Jā. Tas attiecās uz scenāriju. Faktiski tas paspilgtina viens otru. Tu nevari tā teikt, kad tikai dēļ aktieriem skatos vai tikai dēļ scenāriju. Nu, redz par šo iepriekš minēto jaungada nakti, es tā varētu teikt, jo dodos filmu, plānoju doties tikai aktieru buķes dēļ. Jā. Es arī šo filmu nobaudīšu, tā kā man pagaidām vēl nav viedokļi par to, bet jā. Un tas ir gan. Nu, protams, jā. Tāpēc, ja mēs runājam par filmām, kas man vairāk patīk nopietnāks. Trilleri. Ko tev tas liek just? Kāda sajūta tev patīk? Kas man patīk? Man patīk tad, kad es izēju ārā no kinoteātra un es domāju par to filmu. Reizēm ir bijis tā, kad es izēju ārā un man ir pilnīgs tukšums galvā. Man pat viedokļi. Vari minēt kādu no pēdējā laika tādām filmām, tukšums galvā? Jo dažreiz tieši gribētu šo tukšumu galvā. Ilze, kura mums bija tur? Zombijiem aizgājis kaut kā. Jā, tur, kur viņi gāja, tur kaut kāda sērga bija pilsēta notikusi, un viņi gāja virsēs pusfilmā aizgāja projām. Man likās, es paskatīšos kaut ko, un tur bija šī tā kā šausmu filma, bija tā kā šausmu filma, bet principā kaut kāda gaļas mašīna tur gāja vaļā, jā, un tur no šausmām, manuprāt, nebija nekas, tas ir iesniegt darbs vairāk. Vismaz būtu šausmas bijušas. Jā, kopš kuru laika šausmu filma ir, es atvainojos, gaļas griešana. Pēc, tas varbūt bija tā, ka tur scenārijs bija diezgan mazs. Jā, sekls. Jā. Bet runājot par dziļākām filmām, tad gribas tuvoties jau mūsu nedēļas filmai, ko arī darīsim. Kino raidījums Stopkadrs. Tur ir vadīšanas, tas tomēr ir iztukšana cilvēku. Jā, noteikti. Jā. Un zināt, vienā mirklī, tu var to pasākt, tu domā. Aicinām pieteikties arī stilistus. Lūdzu, manas domas arī pēdējo dienu laikā. Bet es atļaujos katram, man liekas, ka tā ir arī savu veidu ilūzija. Jo 1-2 vakari tādi, bet principā tur jau tas kontrasts rada to baudu. Jo ja nebūtu tā pārslodze, tad arī viss negaršo tik labi. Paldies par uzmanību, es saku, es ļoti atvainojos. Šajā jautājumā es varu arī pastāstīt palīdēs ar pārējiem. Es ļoti atvainojos, saku. Atvainojos. Sapņu kinokluba nedēļas filma. Tu negribēji ausis? Nē, man nevajag ausis. Nevajag, tad arī nevajag. Sveiciens kinoraidījums Stopkadrs. Tātad, jā, šajā nedēļā Sapņu kinokluba nedēļas filmā Richarda Curtisa, viena no slavenākajām
viena no mīļākajām, skaistākajām un arī, kā mūsu šī raidījuma viesis Valdis Škutāns teica, tā kā kulta Ziemassvētku filma, vai ne? Love Actually. Runāsim par to. Valdi, Ilze, vārds jums. Uzņemam zemo startu diskutējot par šo filmu, tad, kā jau minēju, gribu tikai, lai tagad arī pasaki studijā, ko tev nozīmē šī filma. Par ko tā ir? Ziniet, Ziemassvētku un Jaungada laiks ir, man viņš asociējās ar konkrētām filmām, ja mēs runājam par kino. Un viena no tām pilnīgi noteikti ir Love Actually, kā arī Ļohim Param. Gros kā gribi, bet tā filma, manuprāt, viņi pat katru gadu rāda. Kura? Kāds Ļohim Param? Aha, nu, protams, nu. Tā, jā. Un, vispār bez komentāriem. Jā, un arī to filmu es varu skatīties. Man patīk tā pirts procedūra, kā viņi tur, un viņi tik garšīgi visu to dara, un tie tosti. Kā te jūs, kā viņš aizvirpuļo, kā saka, no tās Maskavas uz to Pēterburgu, ja? Un pats galvenais, ka tas varētu būt pat diezgan ticams stāsts līdz mirklim, kad slēdzās, ja? Sakrīt arī. Bet, ja mēs runājam par Love Actually, tad šī filma ir ļoti pozitīva filma. Protams, tur ir ļoti daudz arī tādu sērīgu mirkļu, bet principā tā vadlīnija ir ļoti pozitīva. Un tas, kas man patīk, mīlestība, kā enerģija tiek atrādīta, jeb pozicionēta ļoti daudzpusīgi. Tā ir mīlestība pret pretējo dzimumu, tā ir mīlestība pret brāli, tā ir mīlestība pret tēvu, pret dēlu. Tā ir mīlestība pret pat svešu cilvēku. Un man ļoti patika šīs te daudz ja? Tas nevar izrunāt. Var. Un skatījums, tieši režisora skatījums. Un, protams, ka ir ļoti daudz spēcīgi aktieri, kas ir tajā filmā. Sākot ar Mr. Bean. Jā, es tieši to gribēju atzīmēt. Jā. Protams, es runāju arī par Hugh Grantu un par visiem pārējiem, bet man patīk Mr. Bean, kurš ir faktiski epizodiskā lomā 2 reizes tajā filmā, bet viņš ir ļoti labs. Tas, ko viņš izdara, tas ir ļoti kā viņš to izdara. Labi. Jā. Un, es noteikti rekomendēju šo filmu visiem paskatīties. Un, manuprāt, vienīgais, kas mums pietrūkst, ir sniegs tagad ārā. Jā, bet kā daži saka, runā, ka būs noteikti. Mums rāda, mums saka, ka snieg. Mūsu šī raidījumā perfekti. Nopietni, ka šobrīd snieg? Jā, super. Es nevaru apstiprināt vai noliekt to, jā. Nē, es redzu kaut ko redzu. Nu, iziesim ārā, tad arī redzēsim, nu ko, jā. Skaisto. Bet tā tad mīlestība, jā. Labi. Kas tāda ir? Varbūt ir filozofiski, lai šo filmu tā kā iekustinātu. Nu, te vēl arī lieliski pateicis to, ka tā tad, tā mīlestība ir visur, jā, bet ko tev nozīmē, kā? All around. Būs. Nē, es teikšu tā, ka tā filma ir par mīlestības enerģiju. Un es atkārtošos, ja es teikšu to, ka ļoti dažādās izpausmēs šī mīlestība tiek atspoguļot šajā filmā. Un man patīk tas, kad faktiski tiek parādīts tas, kas tad ir pats svarīgākais. Tu vari būt premjerministrs, tev var būt visa Anglija pie kājām, jā, man patīk, kā Hugh Grants to lomu tēlo, bet viņš ir īstenībā ļoti, ļoti vientuļš. Un Ziemassvētki ir tas laiks, faktiski tas ir traģiskākais laiks gada ietvaros, ja mēs skatāmies, jo būt Ziemassvētkos vienam, tas ir diezgan smagi. Un, kāpēc mēs neviens neko nekomentējam? Kāpēc mēs klusējam? Es nezinu, tāpēc, ka iebilst. Lūdzu, Ilze, jā. Tā klausoties, es gaidu kaut kādu repliku, lai varētu viņu apspēlēt. Ja? Es arī skatos Valdis un pasaka, viņš iet ar vien dziļāk, ar vien nopietnāk. Nu, man ir tā, ka es sāku tīt to lenti, un es pilnīgi Valdim piekrītu. Ilze, ko tu domā? Nē, es nepiekrītu Valdim. Jā, labi. Tas turpinām. Jā, turpinam. Nu, redz, arī, man liekas, tā skaistā svētku sajūta var piepildīt vienu esam. Runa ir par šo piepildījumu, par mīlestību, un varbūt, ja viņa nerealizējas pret kādu konkrētu šo šķautni, vai tā būtu māte, tēvs, brālis, svešs cilvēks, viņu var realizēt, kaut vai pret sevi, kaut vai pret šo pašu esību. Nē, protams, jā, ka mīlestība tā ir mūsos. Šajā gadījumā, ja mēs konkrēti to ņemam un mēģinam tur iedziļināties tajā, man liekas, ka Valdim kaut kas nepatika. Nē, man viss patīk, man ļoti tā. Tur jau tā lieta nevar būt tā, ka patīk vai nepatīk. Nu labi, tātad, Valdi, tu noteikti domāji, minēji tātad to tādā kontekstā, tātad ar pretējo dzimumu. Arī. Vienkārši es to domāju tā, ka
faktiski mēs cilvēki arī tiekam nedaudz zombēti, vai ne? Viss šis te shoppings pirms Ziemassvētkiem, viss tās dāvanas. Un mums tiek uzlikts tāds, kā, palīdziet ar vārdiņu šorīt, tā kā Šorīt. gols, kad viss Ziemassvētki, tas ir ideāli, ja mājās ir ilūzija, tieši tā. Kad mums Stereotips. Stereotips, perfekti, ļoti labi. Man strādā šodien. Jā, ļoti labi. Un mēs ļoti stereotipizējam šos svētkus. Un Ziemassvētkos mums gribās, lai mums valda apkārt mīlestība, lai mums ir draugi vai otrs pusīts vai ģimene. Piemēram, mēs katru Ziemassvētkus svinu kopā ar ģimeni. Es dodos pie savas ģimenes. Un mēs, mamma cep karbonādi, kartupeļus, tā kā agrākos laikos. Un tas ir baigi forši. Manī tas rada vienkārši tādu enerģiju un mīlestības sajūtu, kā ļoti spilgts emocijas. Un kas ir smagi ir tas, kad cilvēki, viņi Ziemassvētkos jūtās nedaudz vientuļi, tāpēc, ka tas ir ļoti tāds dvēselisks laiks, ne? Un viņi grib sajusties mīlēti, un viņi grib sniegt šo arī otram cilvēkam. Kino raidījums Stopkadrs. Bet runājot par Michael Bublé, man tas vienkārši stops ir top. Viņš arī to te dzied, vai ne? Man patīk, kā arī filmā viņš 10 reizes iedziedāts. Jā. Pašā sākumā, tieši sākās ar to filmu. Man patīk, viņš tāds nasty boy. Jā. Zini, no kuras filmas? No Pirāti. Jā, tāpēc, ka es par radio dienu. Sapņu kinokluba nedēļas filma. Bet runāju par Love Actually, tāda tipiskā Ziemassvētku filma, ir jāsaprot to, ka tu to esi redzējis nevienu reizi, pareizi? Jā. Kā ir ar to skatīšanos kādu filmu vēl vienreiz? Man personīgi nepatīk. Tas ir tā vienreiz ir noskatīt, varbūt reto gadījumu, ka es noskatīšos vēl kādreiz kompānijā ar kādu, bet kā ir ar to pārskatīšanu? Es laikam tev oponēšu tieši šīs filmas. Oponē gan. Tieši šīs filmas sakrā, jo šo filmu, tas arī ir atkarīgs no šī dvēseles stāvokļa, kurā tu skaties to filmu. Tur ir ļoti daudz dažādi modeļi attiecībām izspēlēti. Un es domāju, ka viņu var skatīties vēl vienreiz un vēl vienreiz to filmu. Ja? Jo tagad es skatījos, un es viņu redzēju pilnīgi savādāku nekā iespējams gadā. Labi, tad varbūt vari minēt kādu piemēru pēdējo reizi, kad skatījies, kas uzrunāja visvairāk, kas aizkustināja, kas likās atbilstošākais un dzīvākais priekš tevis šajā brīdī? Zinies, man šajā brīdī ļoti pat spēja nogaidīt. Es nesaprotu, kāpēc, es neatceros, kā tajā aktrisei bija vārdiņš un kādu lomu viņa tur, filmā. Kura, Love Actually? Jā, Love Actually, tā aktris, kurā bija tas slimais brālis. Tas, kur bija, manuprāt, arī nepateikšu šobrīd, jā. Psihenē vai kaut kas tāds bija, Un man tiešām bija ļoti žēl tās sievietes, jo viņiem bija, tāds vienkārši Krasavčīks Džons. Jā, jau guļam istabā. Tieši tā, jau guļam istabā. Viņš pats jau bija atnācis līdz tai guļam istabai, un viņi tik un tā nespēja tikt šim te pāri. Un viņš arī uzdeva viņai tādu jautājumu, vai tiešām tas nevar pagaidīt, vai tieši tu tagad vari atrisināt visu šo situāciju šeit uz vietas. Un nē, nevar to vietas, bet viņai ir jādzīvo arī savu privātā. Bet tā kā no otras puses raugoties, es tagad tieši prizinām pēc arī mīlestību pret brāli, vai ne? Un neskatoties uz visu, viņi ļoti mīl savu brāli, kuram ir nepieciešams palīdzība. Redz, skaisti īstenībā, jo dziļāk mūsu uzrunā patīkamā vai nepatīkamā formā, jo labāk, vērtīgāku atziņu mēs varam sev gūt. Un varbūt kādu problēmu tad pat pakustināt. Kino raidījums Stopkadrs. Valdim, pastāstīja par savu dzīves lietu dejošanu. Tātad, principā, lai man te nav gari jāizplūst, www.skutanadejuskola.lv. Tas bija ļoti lakoniski, bet tomēr, jā, mēs gribam vairāk. Tādi personiskie komentāri un papildinājumi tam. Ko tev nozīmē deja? Faktiski visu. Es saprotu, bet gribas vēl, lai tu pasaki vēl kaut ko. Ziniet, es jums pastāstīšu vienu tādu interesantu atgadījumu. Labi, pastāsti. Zināt, kā es jūtos. Gribam, tieši to mēs arī gribam zināt. 18 dzīves gadus profesionāli ar deju. Es 2 nedēļas atpakaļ biju Ēģiptē. Bet nestāsts par Ēģipti, stāsts par emocijām un par deju. Vienu vakaru es no restorāna
ienācu atpakaļ savā numuriņā, un man pilnīgi organiski sanāca uzlikt datori romantisku melodiju un paņemt meiteni pie rokas, vienkārši dejot šajā te ritmā. Un tajā mirklī es sapratu vienu lietu. Svarīgāk, kad es viņu piespiedu savu klāt, tie soļi. Ne jau tās kustības, kuras es izpildu, bet tās vibrācijas. Tā energo apmaiņa. Ja jūs tagad, un noteikti vēlāk mēs arī video versijā redzēsiet Valda acis un vispār to noskaņu, mēs ar Ilzi sēžam un kūstam tajā. Acis, jā. Un tiešām tas mirklis, principā man tā kā apziņa nāca tajā mirklī, apskaidrība, pareizāk sakot. Kas ir dejajam? Kas tev ir? Jo viens ir tehniski mācīties dejot. Jā, tam posmam ir jāaiziet cauri, kad tu apgūsti, primitīvi runājot, 32 figūras, tu saproti, kā vadīt meiteni, tu saproti, kā jādejo soļi tev, kādā ritmā tas ir jāizpild, tas ir viss fine, forši. Bet, tad, kad tu sāc elpot ar šīm te kustībām, tad, kad tu nevienā mirklī vairs neaizdomājies par to, vai solis ir no papēža vai no pungala, vienkārši baudi to deju. Un es vispār varētu kaut kur pat uz tantras pusi vairāk pavilkt. Protams, tantra arī ir viss. Jā, tā kā tas ir runājot par deju. Ļoti tāds čempīt. Maza prelūdija. Jā. Par tām dejām pastāsti detalizētāk, ar ko tava skola nodarbojas? Tātad skola pārsvarā ir bāzējās Ķengaragā, tātad tur ir mūsu... Ķengaragā, jā? Jā, Ķengaragā, jā, tieši pretī Tirdzniecības centram Doli. Un pārsvarā mēs nodarbojamies ar sporta dejām. Un sporta dejas, tas ir tiešā vārda nozīmē sports, kur bērni ar dejas palīdzību var piedalīties arī sportiskās aktivitātēs, ja to tā var nosaukt. Un mums uz doto brīdi ir kādi 30-35 bērni, kas dejo pārīšos un startē arī sacensībās. Tā ir viens čaudi dejas skolai. Otra ir, protams, arī tāda kā kāzu dejas, kāzu valšu iestudējums, kas pēdējā laikā ir ļoti populārs. Pēc visiem šiem TV šoviem, man liekas, kad cilvēkiem ļoti gribās to kāzu deju padarīt nevis par kvadrātiņu 1, 2, 3, 1, 2, 3 tādu formālu pasākumu, bet viņiem gribās jau izpausties tā nedaudz nopietnāk. Par šovu. Jā, tā kā šoviņu, tieši tā. Arī šajā te plānā ļoti veiksmīgi mēs varam palīdzēt un vienkārši pavadīt arī savu brīvo laiku. Piemēram, es kā dejotājs, es savu brīvo laiku nepavadu dejojot, jo es to asociēju vairāk ar darbu. Ja? Tāpat kā mums jau ir joks par to, ka kādas filmas nav laika skatīties filmas. Tieši tā. Un piemēram, es brīvajā laikā dodos spēlēt tenisu, es mācos spēlēt tenisu varbūt, ja? Un es mēģinu sevi pilnveidot citās sfērās. Tāpat ir arī, piemēram, daudziem cilvēkiem dejas ir... Nākt uz deju nodarbību ir tāds ļoti, manuprāt, saturīgs laika pavadīšanas veids, jo mūsdienās, ja tagad mēs visi skrienam, mēs visi esam materiālisti, kas ir briesmīgi īstenībā. Mēs visi esam karjeristi, un mums ir tik maz laika, ko veltīt attiecībām. Tad deju nodarbība ir kā viens no veidiem, kā mēs to varam izdarīt. Kā mēs to varam izdarīt? Mēs tiekamies deju skolā ceturtdien. Mēs nedaudz padejosim. Nu ko, Valdi, sirsnīgs paldies tev. Paldies arī par atziņām, kas tika teiktas saistībā ar kinolietām. Paldies, kā atnāci. Paldies, ka radīju šo Mēs to ļoti novērtējam. Jā, šo patīkumu atmosfēru. Mūsu katrs raidījums ir īpaši ar viesa klātbūtni un viesa enerģētiku, un šis bija tiešām ļoti patīkams. Paldies. Paldies. Jā, kinoraidījums Stop kadrs svētdienās 11:00. Un otrdienu vakaros ar atkārtojumu, kā arī televīzijā. Un, protams, sociālajos tīklos meklējiet un redzēsiet un baudiet. Un tāpat kā šajā Ziemassvētku laikā, 4. adventē, novēlam skaistas noskaņas. Paldies, ka bijāt un tiekamies jau pēc nedēļas. Atā. Labi, tad dodamies vēl tiešām laikam. Jā, paldies jums. Paldies, ka jūs esat. Christmas is all around me, and so the feeling grows.
no beginning.